Tagad pavasarī skaisti logi kļūst nozīmīgāki kā jebkad. Mūža vecais jautājums koka vai plastmasas droši vien nodarbina nevienu vienprātu. Taču patiesība ir vienkārša. Cik cilvēku un mājokļu, tik arī viedokļu. Būtiskākais moments – kvalitāte. Pašmāju uzņēmums Rietumu logi piedāvā jums izgatavot un uzstādīt tieši tādus logus, kādus sirds kāro. Un to uzņēmums dara ar atbildību un īpašu uzmanību pievēršot jūsu vajadzībām, piedāvājot atbilstošus risinājumus. Kvalitāte uzņēmumā Rietumu logi tiek stādīta uz goda piedestāla, ko apliecina fakts, ka pasūtījumi tiek saņemti arī no citām Eiropas valstīm, piemēram, Šveices, Zviedrijas, Somijas, Itālijas un Īrijas. Logiem pamatā jānodrošina siltuma un trokšņu izolācija, taču tiem, kas vēlas patiesi ideālus logus ilgam laikam, jāizdomājas par vēl 101 sīkumu. Piemēram, pirmā stāva iedzīvotājiem ļoti varētu interesēt uzņēmumu piedāvātie logi ar pretuzlaušanas sistēmu, kas neļauj tos izcelt vai caururbjot atvērt. Vai mazu bērnu vecākiem augstākajos ēku stāvos piedāvāta tiek īpaša sistēma bērnu drošībai. Logi ar iespēju bez vecāku klātbūtnes telpu izveidināt, tomēr pilnībā atvērt logu bez atslēgas nav iespējams. Bieži vien tas, ka loks nav aprīkots ar ventilāciju vai vispār dzīvojamās telpas nav aprīkots ar ventilāciju, ir galvenais iemesls, kāpēc logi raso, kāpēc ir bezgaiss, kāpēc ir diskomforts vispār dzīvojot. Tāds smags gaiss, es domāju, daudz ir saskārušies ar šo problēmu. Un tāpēc mēs piedāvājam gan vienkārši šādas iebūvētas ventilācijas sistēmas, kas principā strādā uz pašplūsmas principu. Tātad augstais gaiss pēc tehnoloģijas ir šeit iestrādāts atvers, pa kurien augstais gaiss ieplūst, par rāmi viņš sasilst un tad telpā jau iekļūst siltais gaiss. Plastmasas logus un durvis Rietumu logi izgatavo izmantojot ekoloģisku svinu nesaturošu KBE sistēmu profilu ar ļoti augstiem siltumnoturības un slodzes izturības rādītājiem, kas ir īpaši piemēroti Latvijas klimatiskajiem apstākļiem. Tie šurp atceļo no Vācijas un uz vietas vēl tiek rūpīgi pārbaudīti. Lai saražotu izturīgus un drošus logus, tiek izmantota augstvērtīga metāla armatūra, kuras biezums tiek izvēlēts saskaņā ar tehnoloģiju. Profila stangas tiek sazāģētas vajadzīgajos garumos un visi plastmasas atgriezumi un skaidas tiek rūpīgi savākti un nodoti otrreizējai pārstrādei. Profilā tiek izfrēzēti caurumi kondensātam un pēc tam notiek metāla armatūras piegriešana. Tās tiek iestiprinātas plastmasas profilā. Pēc tam tiek izfrēzētas vietas arī slēdzenēm un rokturiem. Lai izveidotos loga pamata konstrukcija, visi profili stūros tiek sakausēti kopā, ievērojot stingras noteiktās temperatūras un kausēšanas laika tehnoloģiskās prasības. Lai tie būtu gludi un skaisti, stūri tiek nofrēzēti. Tāpat tiek nodrošināts tas, lai plastmasas profila sieniņu biezums saglabātos vienmērīgi biezs. Tikai atliek visu samontēt. Logam tiek ielikti imposti, jeb ailītes, kas sadala lielāku logu mazākos, kā arī tiek uzstādīta atvēršanas sistēma. Atvēršanas sistēmai Rietumu logi izmanto roto furnitūru. Roto kvalitāti un izturību papildus garantē logu un durvju teicamu darbību vairāku gadu garumā, bet mūsdienīgais dizains rada drošas kvalitātes sajūtu. Tad ir laiks ielikt stikla paketi. Rietumu logi standarta stikla pakete satur argona gāzes pildījumu un selektīvo pārklājumu, kas principā ir metāla oksīdu pārklājums, kas atstaro ultravioletos starus. Kopā šāds saturs nodrošina augstu siltumnoturību, bet jāatceras, ka tas ir tikai plašo Rietumu logi piedāvāto iespēju sākums. Tāpat ir iespēja aprīkot logus un durvis ar stikla paketēm, kam raksturīga papildus siltuma un skaņas izolācija, saules aizsardzība, papildus drošības izturība un citas īpašības. Gatavo logu liek uz īpašas iekārtas, kurā tam ar hidrauliskās preses palīdzību rada slodzi, kāda tam būs jāiztur dzīvē, un veic nepieciešamo loga regulāciju, lai pārliecinātos, ka logs strādās labi un tam nav defektu. Bez plastmasas logiem un durvīm Rietumu logi šobrīd piedāvā izgatavot alumīnija logus, durvis un konstrukcijas, izmantojot Vicona sistēmu profilu, kas ir viens no kvalitatīvākajiem izejmateriāliem, ar kuru var radīt neatkārtojamus un praktiskus fasāžu risinājumus. Tāpat Rietumu logi piedāvā iegādāties koka, logus un durvis. Tā kā veco logu nomaiņa var būt salīdzinoši liels finansiāls ieguldījums, kas atmaksājas tikai ilgtermiņā, tad pēc klientu pieprasījuma Rietumu logi piedāvā arī iespēju privātpersonām iegādāties logus un durvis uz nomaksu.
Protams, es lepojos, ka es dzīvoju Latvijā un ka es spēju radīt darba vietas šeit un kad mēs spējam kopīgi strādāt un attīstīt šāda veida biznesu. Un mēs lepojamies ar to, ko mēs darām, un mēs lepojamies ar to, ka mums ir tiešām fantastiski darbinieki, un to, ka arī pie mums nāk ļoti labi klienti, kuri attiecīgi novērtē un spēj novērtēt šo produktu. Un, protams, nākotnes plānā mēs skatāmies uz to, ka mēs vēlamies strādāt tātad plašāk, vairāk un spēcīgāk. Un Latvijā.